Sveicināti! Mani sauc Daiga Sergeja, esmu Jara Latvija agronoma konsultante, un šajā video pastāstīšu par to, kā izmantot fotoattēlu analīzi, lai noteiktu pirmo slāpekļa papildu mēslošanas devu, par to, kā soli pa solim to izmantot vietālrunī, un kā zināt, ko izmantot - produktīvo dzinumu skaitīšanu vai tomēr fotoattēlu analīzi. Atvārns sniedz vairākas iespējas, kuras mēs varam izmantot, un tās būtu augu biomasas uzraudzība, plānot slāpekļa kaisīšanu, kliedēt ar mainīgu devu, jeb veidot vērā kartes, sekot līdz augu attīstībai, kā arī ļauj kliedēt vai smidzināt atbilstoši laika apstākļiem. Un to visu mēs varam izdarīt, izmantojot fotoattēlu analīzi, N-testeri BT, slāpekļu uzņemšanas kartes, vērā kartes, kā arī laikapstākļu rīku. Atvārni ir vairākas funkcijas, taču lielākoties no tām mēs iesakām lietot datorprogrammā, jeb datorā, un tikai dažas, kā piemēram biomasas uzraudzību, fotoattēlu analīzi un N-testeri BT lietošanu, mēs iesakām veikt cauri vietālruni, jeb izmantojot vietālruni. Tātad vietālruni atvārnu lietošanai mēs izmantojam 3 gadījumos. Tad, kad veicam fotoattēlu analīzi, veicam biomasas uzraudzību vai arī veicam N-testeri BT mērījumus. Lai lietotu fotoattēlu analīzi, jums ir nepieciešams profils atvārnu lietotnē, un tajā ir jābūt iezīmētam ziemas kviešu laukam. Ja jums nav vietālrunī fotoattēlu analīze, tad varat noskanēt QR kodu, kas ir redzams šobrīd ekrānā, un lejuplādēt atvārnu lietotni. Tālāk es pastāstīšu par fotoattēlu analīzi, par to, kā noteikt ar to pirmā slāpekļa papildu mēslošanas devu. Izstāstīšu soli pa solim, kā to lietot vietālrunī, un kā arī noskaidrosim, kas tad īsti ir jālieto fotoattēlu analīzi, vai tomēr skaitīsim produktīvo dzinumu skaitu. Ar atvārnu fotoattēlu analīzi mēs varam noteikt pirmā slāpekļa papildu mēslošanas devu ziemas kviešiem auga attīstības stadijās no 21. līdz 29. attīstības stadijai, un uzreiz pēc fotoattēlu uzņemšanas mēs saņemsim rezultātus, kas tiks izteikti kilogramu uz hektāru slāpekļa tīrvielas. Lai veiktu fotoattēlu analīzi vietālrunī, mums ir jāatver atvārnu lietotne un jāatver iezīmēts ziemas kviešu lauks. Tālāk, nedaudz ritinot uz leju, mēs ieraudzīsim pogu sākt fotoattēlu analīzi, nospiežam uz tās, un tālāk mums ir jāizpild prasītā informācija par auga attīstības stadiju, par to, kāds ir bijis sējas laiks, vai tas ir bijis optimāls vai agrs vai vēls. Tālāk mēs ievedam plānoto ražu un ievedam, kāds ir bijis augsnē minerālais slāpeklis. Augsnē esošā minerālā slāpekļa daudzumu Valsts augu aizsardzības dienas katru gadu publicē savā mājaslapā. To var atrast ar nosaukumu Augsnes minerālā slāpekļa monitoringa rezultāti. Kā arī ir svarīgi zināt to, ka tur tie dati tiek publicēti ne tikai skaitliskā formātā, bet arī tieši tāpat kā šeit atvārnu prasīts, ir vārdiski uzrakstīts, vai tas ir optimāli, zems vai augsts līmenis. Kad dati ievadīti, varam spiest pogu sākt mērīšanu. Veicam fotoattēlu uzņēmumus. Tie ir jāveic 1 līdz 1,5 metru augstumā, tā, lai attēlā nebūtu redzama jūsu apavi, un ja ir saulains laiks, tad būtu vēlams nosegt augus ar savu ēnu. Minimālais fotoattēlu skaits, kāds ir nepieciešams, tas ir 5, un rinstarbs platums nevar būt lielāks par 12,5. Gadījumos, ja tomēr rinstarbs platums ir lielāks, tad mēs iesakām veikt produktīvo dzinumu skaitīšanu. Nospiežam saņemt rezultātu, un jūs vietālrunī saņemsiet rekomendāciju par pirmo ziemas kviešu papildu mēslošanas reizi. Kā redzam šajā attēlā, tad šajā reizē uzņemtajos fotoattēlu analīzē rezultāts ir 70 kg uz hektāra, ir analizēti ziemas kvieši, kas sēti optimālā sējas datumā, un iecerētā raža ir 7 tonnas.
Kā jau iepriekš minēju, ja jūsu sējumos rinstrupa platums ir lielāks par 12,5, tad mūsu ieteikums ir veikt produktīvo dzinumu skaitīšanu. Tad, ja produktīvo dzinumu skaits ir ap 300, tad ieteicamā slāpekļa deva ir no 70 līdz 110. Savukārt, ja produktīvo dzinumu skaits ir ap 600, tad ieteicamā deva ir no 50 līdz 70. Savukārt, ja ir ap 900, tad ieteicamā deva ir no 30 līdz 50 kg hektārā. Savukārt, ja skaits pārsniedz 1000, tad mēs varam apsvērt domu nemaz neveikt pirmo slāpekļa papildu mēslošanu. Sadarbībā ar Agrikonu ir tapusi šis slaids, un arī pateicoties tam ir redzams, kā vizuāli šis izskatās. Tā kā, ja ir ļoti liela nevēlēšanās veikt augu skaitīšanu, varam vismaz vizuāli novērtēt, kāds izskatās lauks, un attiecīgi izvērtēt, kāda ir nepieciešamā slāpekļa deva uz hektāra. Kā arī ļoti svarīgi ir neaizmirst par atbilstošu kālija lietojumu laukos. Nozīmīgs ir ne tikai slāpeklis, bet arī sērs un kālijs. Fotoattēlu analīzes lietošana vietālrunī ir ļoti vienkārši saprotama un viegli lietojama. To mēs izmantojam ziemas kviešu sējumos auga attīstības stadijās no 21. līdz 29. sējumos, kur rinstrupa platums nepārsniedz 12,5 cm, un ja rinstrupa platums tomēr ir lielāks, tad mēs veicam produktīvo dzinumu skaitīšanu, un jau šobrīd var teikt droši, ka fotoattēlu analīze ir lauksaimnieku vidū atzīts un lietots rīks. Lai uzzinātu vairāk par atvārnu lietošanu un BT testeru lietošanu, varat doties uz support.at.farm mājaslapu vai arī skatīties mūsu skaidrojošos webinārus YouTube kanālā. Atfarm ir pieejams lauksaimniekiem latviešu valodā no 2022. gada marta, un to lieto ļoti daudz lauksaimnieki, bet pāris lauksaimnieku stāstus, un noteikti tādi būs vēl, varat skatīties YouTube kanālos, kā piemēram Jara Latvija, Agronoma brokastis un seko līdzi lauksaimniecībai, kur Elvis Lazdiņš ļoti skaisti izstāsta to, kā lietoja savā saimniecībā Jara rīkus. Ja rodas kādi tehniski jautājumi par atfarmu lietošanu, varat droši zvanīt uz tehniskā atbalsta tālruni. Uz agronomiskajiem jautājumiem jums laipni atbildēs mūsu agronomas Sandra Mediņa Dolmene un Agnese Pinka. Savukārt es varēšu jums atbildēt gan uz agronomiskajiem, gan savu iespēju robežās uz tehniskajiem jautājumiem. Fotoattēlu analīze ir atfarma rīks, kas palīdz noteikt pirmā slāpekļa papildu mēslošanas devu. Izmanto to!